Brauc 15. trolejbus, ok, miljons vai misteriskais jautājums. Redzēsim, ko sabiedrība izvēlēsies. Tas būs baigi labais jautājums, vērtīgāks par miljonu, man liekas. Miljons vai misteriskais jautājums, ko es tev uzdošu? Ko tu izvēlēsies? Nu, šis ir tas miljons, ko es tev piedāvāju vienkārši. Ko tu izvēlēsies? Ne, nu, misteriskais jautājums, protams. Ok. Tad klausies, ja? Atbild godīgi. Vienkārši tīri tavas domas. Kādas ir tavas domas par kristiešiem? Ko tu domā? Nu, ok, es pats neticu. Diemžēl neticu, man nešķiet tas piesaistoši, bet man nav problēmas ar kristiešiem. Man liekas, katrs var ticēt, kam vēlas, un kristieši ir vienkārši viens no variantiem, kam var ticēt. Ir čupa reliģijas, nothing from me, tā teikt. Ok, un tāds viens papildus jautājums, kam vajadzētu notikt, lai tu noticētu? Un tas ir interesanti, jā. Nu, es nedomāju, ka es būtu cilvēks, kas sāk ticēt, ja man kaut kas slikts notiek un pēkšņi kļūst labāk. Nu, teiksim, kā parasti filmās tāds klasiskais variants ir. Es domāju, 100% es ticētu, ja man pēkšņi Dievs priekšā parādās, es varu paspiest viņam roku un visi čikiniekā. Vai arī kaut kas līdzīgs tam. Jā. Interesanti. Bet iedomājies, ja tā būtu no 8 miljardiem cilvēku, Dievs tieši tev atklātos personīgi un pateiktu, hei, es esmu Dievs, tu ticēt, vai viņš ir tiešām Dievs, ja viņš tā parādītos tā personas formā? Viņam, protams, jāpierāda. Tas nav tā, ka es patu pasaku, tu esi Dievs, es paspiežu tev roku, es domāju, tu esi Dievs. Es domāju, ka tu esi trakais tajā brīdī. Bet, ja tu vari to pierādīt kaut kādā veidā, izdarot kaut ko traku, vienmēr pastāv opcija, ka tas var būt kāds augstāks spēks, bet ne gluži Dievs, bet, tajā brīdī tā atšķirība starp kaut kāda būtne, kam ir tās pašas spējas un Dievi ir tik minimāli, ka, ja tu esi skudra un tev pienāk cilvēks klāt parunāties, tad efektīvi tas pats Dievs tas ir. Ko tu izvēlies? Šo te miljonu vai misterisko jautājumu? Mystery question. Ok. Kādas ir tavas domas par kristiešiem? Es pats esmu kristietis. Ok. Jā. Ko es varu pateikt? Христианство это вообще очень уважительная, так скажем, религия, очень уважаю ее, сам отношусь к ней. Хотелось бы, чтобы больше людей участвовало в этом, ходили в церкви и так далее. Papildus jautājums viens. Kāda tā viena lieta, ko tu vēlētos nodot sabiedrībai, tāda viena vēsts, tāda īsumā, ko tu vēlies pateikt cilvēkiem, kas skatīsies šo video? Любите, дорогие мои друзья. Главное любить и прощать все. Все будет у вас хорошо. Vai tu izvēlies šo miljonu vai misterisko jautājumu? Misteriskais jautājums, ok. Jautājums. Kādas ir tavas domas par kristiešiem? Ļoti labi. Viss kārtībā. Nekādas domstarpības nav? Nē. Ir cilvēki, kas saka, ka viņi šauri domājoši, ka ir homofobi, vai tu esi kaut ko tādu dzirdējis, vai tev nav neasociējis tādā veidā? To es esmu dzirdējis varbūt tikai Amerikā, tur tajā visā haipā, bet pa lielam nē. Tas ir atkarīgs no cilvēka paša. Ne pēc tā, kam viņš tic, ne pēc reliģijas. Man īsti nav viedoklis, nespēju daudz komentēt, bet katrs domā to, ko vēlās domāt, un ir daudz dažādu viedokļu, bet es tam nepievēršu daudz uzmanību. Es piekritīšu, ka katram savs viedoklis. Nav vairs komentāru. Papildus jautājums tev, vai tu tici, ka ir viena patiesība absolūta, vai katram savu patiesību? Katram savs. Es domāju, ka viss forši, viss labi. Ja tu gribi tam ticēt, tad tic. Galvenais ticēt tam, kam tu tici. Vai tev ir pazīstami kādi kristieši? Jā, pāteris. Manas domas ir tādas, ka tici, kam tu gribi. Tas, kas tev liek pašam justies labāk par sevi vai par pasauli. Un tiešām labāk pašam izdomāt, kam tu gribi ticēt. Un vai tu esi apdomājis kristietību, kļūt par kristieti? Es noteikti to esmu apdomājis, bet, manuprāt, līdz galam neaizies. Okay. Kam vajadzētu notikt? Kādai lietai, lai tu kļūtu par kristieti? Kad es paskatos augšā uz debesīm, es redzēju, ka Dieviņš man tā
pamāja jau, es esmu šeit. Tad es varbūt ticētu, jā. Man liekas to, ka katram ir savs, un ja tas padara viņus priecīgus, tad viņi var ticēt, kam viņi vēlās, un ja tas viņiem padara dzīvi pilnvērtīgu, tad viņi tam var ticēt, un katram savs ir, kam viņi tic, un ja kristieši tic tam dievām, tad lai tā arī ir. Un kam vajadzētu notikt, lai tu kļūtu par kristieti? Vajadzētu jau kaut ko, arī varbūt vai viņu redzēt, vai kaut ko vai loģisku, vai kādus, reāls pierādījumus to, kad viņš eksistē, un tad es gan jau ticētu tam. Vai tavuprāt, Bībele ir pierādījums tam vai nē? Tas ir baigi labs jautājums. Es nezinu. Es nezinu, jo nevar zināt, vai kāds cilvēks to ir izdomājis, vai tas ir patiešām Dievs, kas atstāja to Bībeli mums kā grāmatu, un es patiešām nezinu. Varbūt iespējams cilvēki uzrakstīti, bet no Dieva viņi ir saņēmuši tos vārdus. Jāziņa, varbūt. Ko jūs izvēlaties? Misterisko jautājumu? Misterisko jautājumu. Jautājumu. Miljonu. Ok, iedosim tam miljonu. Tātad, mistēriskais jautājums ir sekojošs. Kādas ir tavas domas par kristiešiem? Es pati esmu kristiete, un man ir ļoti pozitīvas domas, tādēļ, ka es domāju, ka katram dzīvē vajadzētu kādu, kam līdzināties. Jeb mūsu ziņā šis ir Dievs, jeb Jēzus. Un es nezinu, es domāju, ka varbūt kādam visiem vajadzētu sekot Dievam. Un papildus jautājums, ja būtu viena vēsts, ko tu varētu nodot sabiedrībai tālāk šajā video, vai citi noskatās un padomā par to, ko tu nodotu? Es nodotu, lai nekad nepadodas un nedara lietas, ko tu pēc tam nožēlotu, lai sekotu tomēr tam Dieva vārdam. Es arī esmu kristiete, un man ir labas domas. Es baigi par to, es neesmu baigi par to kaut ko interesējusies un kaut ko baigi. Es vienkārši zinu to, ka esmu kristīta un viss. Es attiecos labi, un tas ir tāds. Tad tu esi kristiete vai tu esi kristīta? Kurš no diviem? Kristīta. Jā, kristīta. Kristīta. Jā. Ok. Un tad kam vajadzētu notikt, lai tu kļūtu par kristieti? Es nezinu. Ko man jādara? Nezinu, man nav šo ko tagad atbildēt. Tagad es uzreiz tā. Nezinu. Es esmu kristietis pats, un es nezinu, man īsti nav ko pateikt par viņiem. Man nav nekādas sliktas domas, visi cilvēki ir, kā cilvēki, vienalga kā to reliģiju. Un ja būtu viena lieta pasaulē, ko tu varētu izmainīt, ko tu izmainītu? Lai cilvēki būtu godīgāki un mieru pasaulē. Jo tas, kas tagad notiek, nav labi pēc manām domām. Tā kā bija agrāk, bija labāk nekā tagad. Gribēs, lai viss kāri tas beidzās. Un vienkārši, lai kāri beidzās un cilvēki būtu draudzīgāki. Un viss vieglāk būtu gan Latvijā, gan pasaulē. Ko tu labāk izvēlētos? Šo miljonu vai mistērisko jautājumu? Miljonu. Ok, tad bez jautājumiem. Paldies, Mārtiņ!